Labs rītiņš. Sveiciens dienā, kurā ir pirmā darba intervija. Dienas ripinās uz priekšu dikti ātri, bet laimīgie laiki neskaita, tāpēc pietiks skaitīt dienas. No šodienas mēs vairs dienas neskaitīsim. Vai arī skaitīsim. Šodien ir mana pirmā darba intervija Jaunzēlandē. Pēdējais, kas jāizdara pie manas pulcēšanās, ir jāuzliek sauļošanās krēms. Es uzlieku mitrinošo šādu te kīlu. Jā, šeit jāliek visu laiku sauļošanās krēms, jo tad ozona caurums vai kas tur. Tāpēc šī ir pēdējā no sagatavošanās sastāvdaļām. Es esmu uzvilcis arī žaketi. Vienīgā man esošā žakete un tāpat, kas nav manējā, un tā ir paķērusies man līdzi. Ir prieks, ka vismaz vienu reizi šī ceļojuma laikā varēs uzvilkt žaketi, kas ir mazliet saburzījusies. Nu, ko turiet par mani īkšķus? Es gan nezinu, vai es gribu strādāt, un es arī nezinu, kādēļ es pulcējos uz interviju darbam, kurā mums jāstrādā leduskapī un jākrāmā kastes. Es esmu apņēmības pilns apskatīties, kā tas viss notiek. Lai visiem labs rītiņš, turiet īkšķus, sapucējieties un ejiet uz darbu. Nu, ko intervija ir pēc 15 minūtēm? Kafija. Jāsaka godīgi, ka es jūtos diezgan depresīvi, un es negribu šo interviju šorīt. Man no rītiem vispār ir tāds slikts noskaņojums. Es zinu, ka daudziem tā mēdz būt. Daudz negribas runāt. Ar to es gribu teikt, ka man vienkārši nepatīk agri rīti. Gribās samainīt savu darba spēku pret kaut kādu naudu, lai var turpināt ceļot apkārt. Esmu savā darba intervijā. Tūlīt sāksies. Labs, nē? Ko? Dabūju darbu. Izskatās, ka šitais ir ņemams. Izskatās, ka šitais ļoti ņemams. Būtu forši vienkārši pa dienu nopelnīt, pa 2 dienām nedēļā nopelnīt $500. Tas būtu diezgan labi. Paldies. Es varu arī nestrādāt šo darbu. Man tikai viņai jāapziņo, ka es varu nestrādāt. Kādi tie bonusi ir? Viņi man iedod botas, ja es nostrādāju vairāk par 2 mājām. Jaunas krosenes? Nē, tādas, kurām ir tas heavy, tas... Darba krosenes? Darba botas. Interesanti, ka tas vēl nav robotizēts. Tas gan ir dīvaini. $25 stundā par to, ka tu pastiepies un ieliec dārzenīti kastē. Man bija jāskatās 12 minūšu videoklips un jāizpilda kaut kāds testiņš, lai es dabūtu, lai es viņu varētu man tur kaut ko un kurpju izmērs un viss. No sākuma pirmajā dienā man jānāk 4 lejeros, jo jāstrādā ar 4 grādos. 4 grādi, jaķeli, džemīti un mauts strādā, vēl tur iedod kaut kādu jaķeli tur pa virsmu, tur nezinu, es būšu slapšs tajās 4 lejeros. Matīs, es kavējam darba interviju. Jā, tūlīt pagaid. Ir lietas, kas ir svarīgākas par darba interviju. YouTube skatītāji. Kā lai to skaistumu vispār iemūžina? Tātad, ko mēs šodien esam paguvuši izdarīt? Mēs bijām uz manu darba interviju, kuras laikam nestrādāšu, jo tad mēs aizbraucām uz Aucklandas centru, izdzērām aperolu, nopirkām telefonu Sintijai. Un tagad mēs braucam uz kiviju lasīšanas darbu, kuru es atradu brīdī, kurā mēs dzērām aperolu un izdomājām, ka labāk būs strādāt kaut kur ārā, nevis leduskapī. Dodamies uz otro darba interviju.
uz traktoru viņš ir sācis niķoties. Mūsu mazā Tīna, mašīnīte Tīna ir sākus. Tīna Tērnere. Es nezināju. Es jau tas sen teicu, Tīna saucās. Tīnai kaut kā nepatīk atpakaļ gaitā braukt. Līdzīgi kā mums, tikai uz priekšu, vai ne? Ieliksim neitrālijā, lai labāk ripo. Degvielas taupīšanas nolūkos. Kāda ir mašīnas problēma? Mašīna, es nezinu, ko viņi vienkārši kratās, tad, kad mēs esam apstājušies un ir ielikts uz drive vai reverse. Kā traktors kratās pilnīgi tā, ka tu pats kraties līdzi un izkāp ārā no mašīnas un nevar saprast, vai tu vēl kraties, vai tas kaut kā tajā iespaidā ir. Tiekamies rītdien, kur jau es kasīšu kivī. Kasīšu līvī, lasīšu kivī. I'm just scared. Ko darba pārunas tūlīt? Cik ir pulkstens? 9? Ko piebrauc. Tūlīt iesim runāt biznesu. Redzēs, kā būs. Redzēs, kā izies darba pārunas. Un cerams, ka mums paņems darbā. Ok, čau. Barbecue chicken vai tunci? Nektarīna. Nektarīna? Barbecue chicken. Barbecue chicken. Mums ir kaut kāda maizīte.